Labrīt visiem! Esam apē. Šodien tāds vēsīga diena. Šodien reku siltās jaciņas izvilkām. Nu ko, sākam iet. Trešo posmu, tas ir ape Trapene. Priekšā mums ir 19 kilometri. Jāsoļo. Sākam soļot, sākam baudīt Latvijas dabu. Turpinam baudīt Latvijas dabu. Vai ne, Saldīt? Jā. Kaut kā tā, soļā. Ko pirmais piečuks nolocīts, esam iegājuši tādā smukā meža celiņā. Tagad šobrīd ejam no Grantinieka tikām prom. Nu ko, palikuši vēl mums 14 kilometri. Čāpojam tālāk. Nu ko, paēdām pusdienas. Pagaršojām tagad rīsus ar kariju. Bija ar ko salīdzināt, jo iepriekš no Good Mood Meals bija arī paņemta vista ar kariju. Nu šitā vista ar kariju arī garšīga, bet tomēr Good Mood Meals ir garšīgāk. Vai ne, Saulīt? Jā. Tagad ir saprotams, kāpēc ir dārgāk. Jā, tagad ir saprotams, kāpēc Good Mood Meals ir dārgāks, tāpēc viņš tomēr ir garšīgāks. Tā kā, ja visu to ar kariju ņemtu, tad ņemtu tikai no Good Mood Meals. Bet šits arī ir ēdams. Nav nekāda vaina. Ēst var. Garšīgi, sātīgi. Īstenībā šitiem sublimātiem tās porcijas ir mežonīgi liels, visu nevar nemaz viens apēst īstenībā, ja godīgi. Tad mēs, ja divatā uz pusēm apēstu, un kaut ko vēl piegraustu klāt, tad pilnībā pietiktu. Kaut kā tā. Nu ko, dešuks ir nolocīts, vēl palikuši 9 kilometri. Turpinam soļot uz priekšu, uz Trapeni.
tāpēc mums arī nepatīk tie grantinieki. Baigais puteklis. Vēl viss savs. Pilns deguns. Bet nu labi, līdz Trapenei palikuši kādi 4-5 kilometri. Pilns nāsis būs. Uz zobiem čarks. Kur tev čarks? Uz zobiem čarks. Jā, uz zobiem smilts čarks. Baigi daudz dzert vajadzēs. Labi, ejam tālāk. Vēl bišku tikai. 4-5 kilometri un būsim Trapenē. Un būsim prom no šitā grantinieka. Bet grantinieks pats pa sevim ir smuks. Te apkārt mežiņi mainās visu laiku. Nav tā, ka pļava. Un tagad vienīgais mīnusiņš tas ir tās mašīnas. Bet nu, te neko neizdarīs. Te viņiem sanāk savienojās tā viena pilsēta ar otru un te baigāk kustība. Ja iepriekšējās dienas mēs gājām, tur labi, ja 3 mašīnas pa visu dienu bija. Tad šiten jau, es nezinu, no kādas jau 10 točnieki pabraukuši garām. Bet nu, ko padarīs? Tās mašīnas vēl neko fūrami. Jā. Nu jā, un vēl trakāk ir, kad fūras brauc garām. Tad arī ir baigie putekļi, vēl lielāki putekļi. Bet nu, ko padarīs? Dzīve jau sastāv arī no grūtībām. Ir baltās svītras, ir melnās svītras. Tā kā turpinam vien iet. Reku mums iet ceļš, tā smuki iet. Un tur mežiņā viņš ieiet. Moš maukt pa taisno, pāri pļavai. Nu, drīzāk uzartējam laukam. Ko saki? Ejam pāri? Nē, pa ceļu? Labi, ejam pa ceļu. Bet tāds kārdinājums tur pa taisno var tikt. Bet nu labi, iesim pa ceļu. Nu jau arī dieniņa biškiņa atskaidrojās. Palika debesis zilākas, mākonīši, saulītes silda. Bet tāpat baigi siltais nav. Tāpat es, piemēram, eju jakā, man novelku apakšā džempers, pa virsu vēl kurtka uzvilkta. Nu neteikšu, ka man būtu baigi karsti. Bet nu arī baigi augsti nav. Tā kā, nu, šodien tāda interesanta dieniņa. Bet, nu, tagad jau uz beigām jau saulīte izlīda. Jau foršāk iet. D vitamīnu var paķert. Nu, palikuši mums kādi 3 kilometri līdz Trapenei. Tā kā soļojam, dabeidzam maršrutiņu. Jau ko esam veiksmīgi tikuši līdz Trapenei. Tagad ejam pa egļu alejiņu, lapegļu aleju. Bet tā ir no otras puses. Tur uz Gaujienas pusi ir smukāk tā lapegļu aleja. Šitam tikai dažas tās lapagļas, daudz nav. Nu, šodien esam veiksmīgi nogājuši 20 kilometrus. Gājām kaut kādas 8,5 stundas. Jau gājām tādā čīliņā, nesteidzoties uz autobusu. Trešā diena kā. Uz autobusu nav jāsteidzās. Trešā diena kā nekā. Kaut kā tā. Nu, veiksmīgi mēs esam savus brīvdienas pavadījušas Meštakas posmos, jā. Paldies Meštakas komandai par ceļu marķēšanu.
par visu iespējamo informāciju, ko var iegūt internetā. Tagad gaidīsim savus radiņus, nu un tad viņi divus ceļotājus savāks un vedīs uz Rīgu, brauksim mājās, rītdien uz darbiņu jāsāk taisīties, jābrauc. Labi, paldies, ka skatījāties. Tiksimies nākamajos video. Atām!